Labvakar, labvakar. Lā. Labvakar! 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 Odā. Labvakar! 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 Irāna pārkāpja robežu, uzbrukot Trumpam ar kasešu bumbu un pārvērš Bahreinas debesis par vēl vienu tiešu fronti pret Savienotajām valstīm. 2026. gada 15. jūlija rītā jaunā raķešu uzbrukuma vilnī publicētajos video bija redzams, kā šķietami kaujas galviņa atveras gaisā un izkliedē vairākus spožus punktus pār Bahreinas teritoriju. Pazīmes atbilst kasešu munīcijai. Rīcība. Atklāto avotu analītiķi norādīja uz iespējamu Irānas raķeti Horamšahra, kamēr režīms apgalvoja, ka tiek uzbrukts noliktavām, angāriem un būvēm, ko izmanto amerikāņu spēki. Brīdinājums ir nopietns, jo Bahreinā atrodas ASV 5. flote un militārie objekti ir koncentrētas netālu no pilsētas teritorijām. Uzbrukums notika vienlaikus ar ofensīvām pret Kuveitu un Jordāniju, mēģinot skart tīklu, kas nodrošina Vašingtonas klātbūtni reģionā. Amen. Labvakar! Donalds Trumps atbildēja, sapulcinot savu komandu situāciju telpā un gatavojot lielāku ofensīvu, publiski draudot uzbrukt elektrostacijām un tiltiem, ja Teherāna turpinās atteikties no vienošanās. Irānas režīms cenšas trāpīt Trumpam, izmantojot bāzes, sabiedrotos un iedzīvotājus, kas dzīvo to tūmā. Ofensīva skāra Bahreinu brīdī, kad Savienotās valstis atjaunoja jūras blokādi pret Irānas ostām un pastiprināja uzbrukumus Irānas dienvidu piekrastē. Bahreinas valdība jau bija ziņojusi par uzbrukumiem privātīpašumam un civilajai infrastruktūrai un paziņoja, ka patur tiesības atbildēt kopā ar saviem partneriem. Militārs mērķis neizslēdz risku civiliedzīvotājiem, ja ierocis izplata sprāgstvielas plašā teritorijā. Attēli šķiet rāda kaujas galviņas atdalīšanos vēl debesīs. Šī ir sagaidāmā uzvedība kasešu munīcijai, kas pirms trieciena izdala vairākas apakšmunīcijas. Irāna jau ir izmantojusi šāda veida lādiņus iepriekšējos uzbrukumos pret Izraēlu. Reuters ziņoja, ka dažas Irānas kaujas galviņas izplata ap 20 apakšmunīciju, radot vairākus trieciena punktus un apgrūtinot aizsardzību. Vairāk nekā 100 valstis ir pievienojušās konvencijai, kas aizliedz šos ieročus, lai gan Irāna, Amerikas Savienotās valstis un Izraēla nav šī līguma dalībnieces. Tomēr, neskatoties uz to, neselektīvus uzbrukumus apdzīvotās teritorijās aizliedz humanitārās tiesības. Iespējamā korančara izmantošana palielina bažas. Uzraudzības publikācijas apgalvoja, ka šīs kara fāzes lielākajā ofensīvā pret Bahreinu tika palaisti vairāk nekā 30 raķešu, tostarp korančari ar šķembu kaujas galviņām. Skaits un modelis vēl nav apstiprināti no neatkarīgām iestādēm, taču tie atbilst režīma stratēģijai – palaist lielākas zalves, piespiest vairākas pārtveršanas un mēģināt panākt, lai daļa lādiņu izlaustos cauri aizsardzībai. Sākotnēji un Teherāna cenšas novājināt aizsardzības sistēmas, traucēt amerikāņu operācijas un izplatīt bailes starp valstīm, kurās izvietotas ASV karaspēka vienības. Šeiha Isas bāze atkal nonāca ofensīvas centrā. Revolucionārā gvarde paziņoja, ka ir uzbrukusi ieroču noliktavām, kuģu detaļām un evolūcijai. Paziņoja, ka ir uzbrukusi ieroču noliktavām, kuģu detaļām un lidaparātu komponentēm. Citā paziņojumā tika norādīts, ka mērķētas helikoptera iekārtas, P-8 lidaprātu angārs un dronu vadības centrs. Nebija neatkarīga apstiprinājuma par iznīcināšanu tādā apmērā, kā tika paziņots. Bahreina atrodas 5. flote, kas uzrauga kustību Hormuza šaurumā un atbalsta ASV jūras operācijas. Uzbrukt šai struktūrai nozīmē mēģināt vājināt Vašingtonas spēju uzraudzīt šaurumu, pavadīt kuģus un īstenot blokādi pret Irānas ostām. Kuveita tika skarta tajā pašā secībā.
Revolucionārā gvarde. Tā apgalvoja, ka aizdedzināja un iznīcināja loģistikas centru KGL Minā Abdullā operācijas Nasr 2 4. vilnī. Komerkregistri norāda, ka ar Halliburtonu saistīts iekārts atrodas KGL noliktavu teritorijā, uzņēmumā ar pieredzi pakalpojumu sniegšanā Amerikas militārajiem klientiem. Pieejamais apstiprinājums ir mazāks nekā Irānas propaganda. Kuveitas armija ziņoja, ka tās aizsardzība saskārās ar droniem, un valsts aģentūra paziņoja par kontrolētu ugunsgrēku. Amen. Reuters nav apstiprinājusi pilnīgu iznīcināšanu, ko apgalvo režīms. Bija uzbrukums un bija uguns, bet Teherāna cenšas katru triecienu pasniegt kā pilnīgu amerikāņu loģistikas iznīcināšanu. Arī Jordānija nonāca uzbrukuma mērķī. Irānas armija paziņoja par dronu uzbrukumu amerikāņu pozīcijām Muvafak Salt aviobāzē Azrakas reģionā. Revolucionārā gvarde paziņoja, ka ir mērķējusi uz angāriem, kuros varētu atrasties iznīcinātāji un MQ-9 droni. Jordānija apstiprināja, ka šajā jaunajā kārtā notriekusi 3 Irānas raķetes. Trumps reaģēja ar sanāksmi situāciju telpā. Saskaņā ar Axios klātesošie bija viceprezidents J.D. Vance, Marko Rubio, Pīts Hegsefs, ģenerālis Dans Keins, Džons Ratklifs, Stīvs Vitkovs un citi drošības komandas locekļi. Sanāksmē tika apspriesti plašāki uzbrukumi nekā Hormūza šaurumā koncentrētajā kampaņā. Pirms sanāksmes Trumps paziņoja Fox News, ka Irāna tiks spēcīgi skarta vēl 3 dienas. Un ka nākamajā nedēļā elektrostacijas un tilti tiks iekļauts sarakstā, ja režīms neatgriezīsies pie sarunām. Es muļķīgs, bet es tev pastāstīšu par Kargilu. Un tad mēs jau, vai jūs izslēdzat ierobežot mēroga sauszemes kampaņu? Nē, es arī to negribu teikt, bet es to neteiktu, ja nedomātu, ka tas ir piemēroti. Dažreiz ir nepieciešams sauszemes iebrukums, bet citi to izdarīs mūsu vietā. Mēs jau esam 3 reizes trāpījuši Kargilas salai. Es pavēlēju uzbrukt visam, izņemot naftu. Atstājiet to 25 jardu zonu neskartu. Nedrīkst aiztikt naftu, lai neietekmētu pasaules ekonomiku. Tā ir daļa no globālās ekonomikas, tāpēc mēs to neskaram. Kādā brīdī mēs varētu, bet es domāju, ka tas ir maz ticams. Lai to ieņemtu, ja mēs viņus labi novājinātu un pietiekami atkāptos, es to darītu. Vai tu paredzi? Baltais nams nekomentēja tikšanās saturu, taču prezidents draudus izteica publiski. Amerikāņu spiedienam ir tūlītējs iemesls. Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka Irāna vienas nedēļas laikā uzbrukusi 7 komerciālajiem kuģiem, atstājot gandrīz duci apkalpes locekļi mirušus, pazudušus vai ievainotus. Pat draudu apstākļos Amerikas Savienotās valstis koordinēja 300 kuģu pārvietošanos caur šaurumu, ziņo amatpersonas, uz kurām atsaucas Axios. Reuters vēl ziņoja, ka 2 naftas tankuģi tika trāpīti ar Irānas spārnotajām raķetēm. 1 Indijas apkalpes loceklis gāja bojā un vairāki tika ievainoti. Donalds Trumps arī atteicās pilnībā izslēgt iespēju veikt sauszemes kampaņu, lai gan viņš ierosināja, ka šo operāciju varētu veikt citas spēki. Tuvākajā laikā galvenais ceļš joprojām ir militārā spiediena apvienošana ar sarunām, Irānas uzbrukuma spēju samazināšana, šauruma atvēršana un Teherānas piespiešana pieņemt ierobežojumus tās kodolprogrammai un reģionālajām darbībām. Sarunu vedējiem tika nodota ziņa, ka vienošanās ir jāpanāk pirms mērķu saraksts kļūst garāks. Draudi pret spēkstacijām un tiltiem nosaka nopietnas robežas. Infrastruktūra, kas tiek tieši izmantota militāriem mērķiem, noteiktos apstākļos var kļūt par mērķi, taču civilās dzīves nodrošināšanai būtiskām iekārtām tiek piešķirta īpaša aizsardzība. Reuters izcēla šo problēmu, ziņojot par Trumpa izteikumiem. Atbilde režīmam ir jāvirza pret mehānismu, kas pavēl un nodrošina uzbrukumus, neatkārtojot Irānas loģiku, kas izplata riskus civiliedzīvotājiem. Vašingtonas spēks būs iznīcināt militārās spējas, aizsargāt kuģošanu un noturēt Bahreinu, Kuveitu un Jordāniju ārpus jaunu nešķirotu zāvju darbības rādiusa. Bahreina joprojām ir trauksmes stāvoklī, Kuveita izvērtē postījumus, Minā Abdullā un Jordānija pastiprina savas aizsardzības spējas. Teherāna turpina operāciju Nasr 2, kamēr amerikāņu blokāde turpinās. Režīms mēģināja pierādīt, ka joprojām spēj sasniegt ASV militāro tīklu.
Rezultātā Trumps iegūs spēcīgāko argumentu, lai paplašinātu kampaņu pret centriem, kas vada un apgādā šos uzbrukumus. Lielas paldies, ka noskatījāties šo video līdz beigām. Atbalstiet mūsu projektu un sniedziet finansiālu ieguldījumu, izmantojot PIX atslēgu, kas redzam jūsu ekrānā. Mēs esam neatkarīgs kanāls, kas koncentrējas uz to, lai jūs sniegtu jums patiesu informāciju. Jūsu ieguldījums palīdz mums turpināt pastāvēt.